Kopā ar Maksimu Šenceļovu mēs strādājam Strenču skolā, mēģinam iedot kaut kādas tādas pamata iemaņas darbā ar ierakstu tehniku, mēģinam parādīt atšķirības starp dažādām ierakstīšanas metodēm, atšķirības starp mikrofoniem, attālumiem, skaļumiem, jūtīgumu, bet ideiskā līmenī mēģinam parādīt, ka ir forši ne tikai pašam kaut ko darīt, bet arī ieklausīties tamī, kas jau ir, demonstrēt tādu kā ekoloģisku pieeju mākslai, jo tas nemaz nav tik acim redzami, ka skaņa kā tāda var būt arī māksla. Ja? Ne mūzika, ne instrumentu lietošana, bet skaņa kā tāda, skaņas ieraksts. Kas ir tas, kas ir īpašs šajā vides kontekstā? Kas ir tas, ko viņi dzird, kā viņi dzird savu vietu, savas mājas, un kas būtu tas vērtīgais, ko gribētos sadzirdēt un iedokumentēt, piefiksēt un padalīties ar citiem? Tas arī kļuva par šīs darbnīcas meistarklases šajā pavasarī moto. Lai iemācīties ierakstīt vidi, kas šķietami ir kaut kas ļoti vienkārši īstenībā, tas ir diezgan tāds ilgs process, un mēs viņu mēģinājām sadalīt daļās. Mēs devāmies vienkārši skaņu pastaigā, iemācīties klausīties, ierakstījām skaņas, kuras veidojām paši. Viens bija vairāk atbildīgs par skaņu veidošanu, otrs par skaņu dokumentēšanu. Tam sekoja trešais posms, kurš īstenībā bija sarežģītāks, jo mēs jau devāmies uz vietām, kuras paši skolēni izvēlējās, kur mēs varētu aizdoties pastaigā un ierakstīt vidi, kur mēs nedaram neko paši. Mēs esam tikai klātesoši skaņu ainavā. Ko mēs darījām šodien, bija jau tas līmenis, kad mēs mēģinām tādās paplašinātās tehnikās ierakstīt apkārtējo vidi, kad izmantojam nevis vienkāršus mikrofonus, bet dažādus specifiskākus mikrofonus, hidrofonus vai virsmas mikrofonus, ar ko palīdzību var ierakstīt skaņas zem ūdens, var ierakstīt skaņu cietajos materiālos, vibrācijas, tāda veida skaņas, kas paplašina to iespēju spektru. Tādā veidā mēs nedaudz mācījāmies, kā būtu, ja mēs būvētu instrumentus vidē no vides objektiem, tādas kā skaņu instalācijas. Mēs ejam ārā kaut kādas skaņas ierakstīt, kaut kur laukumā vai arī kaut kur citur dabā. Mākslinieki mums pasaka idejas, un tad viņi pasaka, varbūt kādas vietas mēs zinām. Mēs pasakām, kādas vietas mēs zinām, mēs aizējam turieni, un vai nu, ja ir dabas skaņa, mēs ierakstām dabas skaņu. Ja baigi nav nekā, tad mēs paši tur taisam. Mēs strādājam ar mikrofoniem, ar dažādiem ierakstiem, ar skaņām. Par cik es šogad beidzu šo skolu, es gribētu, lai mākslinieki arī turpmāk ir, lai jaunie skolēni arī varētu apgūt ko šādu. Pirmais ir tas, ka nodarboties ar šādām ierīcēm un vairāk izprast, kā ar to skaņu. Tā kā mēs tagad gaidīsim, ko jaunie mākslinieki būs izmakšķerējuši no lielā Strenču skaņu dīķa.